Tieši tās 6 uzvaras pēc kārtas viņiem ir. Un šeit labs metiens no Puriņa. Puriņš turpina aktīvi. Atgūst bumbiņu, vai būs vēl viens metiens vārds. Cēlās ar 4 rezultātus punktiem. Attiecīgi Golums Zvinim bija 2+2. Un šeit vai sanāks izgājiens? Jā, šeit labs izgājiens. Jorens Malkavs arī iepriekš pieminētais un šobrīd laukumā redzamais numur 17. Pievienojies komandai, vai kā teikt, atgriezies komandā, tikmēr šeit bīstams moments. Spēlētājs bija vairākas sezonas iepriekš spēlējis, bet bija izlaidis. 2 sezonas nebija komanda, tikmēr šeit liels izgājiens un vārds. Nemaz nav tik daudz momentu, kā varēja tos spēles sākumā. Pagaidām taustās šeit tāds lūgdams, krizdams. Tomēr bumbiņu atgūst Cēsnieki un šeit jau Jorens Malkavs labi ievada uzbrukumā bumbiņu. Labi izspēle un šeit Šulmanim 17. spēle, timēr šeit tāds pusmoments no Pētera Zeltiņa. Iestrēgs bumbiņu Cēsu aizsargos un labs. Redzam, Jorens Malkavs lieliski redz laukumu. Lieliski pārdz laukumu šeit vēl viena lieliski piespēle. Gan bīstam situācija priekš Cēsiniekiem. Labi, tur Pēters Zeltiņš ieraudzīja Matīs Dulbu. Šeit labi izspēle būs vai ātri. Matīs Dulbu labi sāstinājums Pēters Zeltiņš. Pēters Zeltiņš būs kāds sāstinājums turpinājumā. Nē, pagaidām vienkārši spēle kopā ar Rafmanu. Labs metiens. Smāla Sevetam Janušauskim un iestrēgs bumbiņu kaut kur tur. Šeit tikmēr Edgars Zeltiņš. Pašu spēles sākumu. Netaupās. Ir gatavi ieguldīt lielu enerģiju. Šeit labs vēl viens makvers. Labi atrod Šulmanu. Šulmanu nesanāk metiens. Un vai būs pretuzbrukums? Jā, Ralfs Akmentiņš aizskan uz pretuzbrukumā. Ralfs Akmentiņš. Labi piespēles šeit uz. Jā, bumbiņu atgūst Cēsnieki un šeit neprecīzs metiens no ropa. Bumbiņu pie vārdsarga. Šeit vēl viens izgājiens. Sanāk Sevetam Janušau Everts. Labs metiens. Šobrīd atgriezties atpakaļ šajā otrajā pozīcijā rezultīvāko spēlētāju sarakstā savā komandā. Redzēsim, ko viņš. Un jā. Diezgan straujiem soļiem ir. Un šeit vēl viens moments tiem vārtiem un Olavs Zvīnis ar 13 gūtiem vārtiem savā komandā. Šeit Boskovs atspēlēs aizsargam. Šeit var neprecīzi un Edgars Puriņš jau ātrā skrējienā. Labi izspēle. Redzam diezgan asti cīņa. Tik līdz ir florbolisti ir gana gatavi. Gan fiziski, gan mentāli. Vai šāds un šeit vienība atgūst bumbiņu. Ralfs Akmentiņš jau dodas uz priekšu. Labi iespēle Pēterim Zeltiņš. Pēters atspēlē un Matīs un Dulbe. Bumbiņa nodevīgi, jā. Neiegāja vārtos. Un Kreičmans arī ļoti labi piesadz tuvo vārtu stabu. Un šeit labi bija sitiens pa nūju. Metiena brīdī. Metiena kā 11. virslīgas spēle. Sezonas sākumā bija nedaudz izlaidis. Līdz to citreiz tā vēl likties kā kļūda, bet šeit labs. Vienu brīdi viens pacēliem būtu paliks savu aizsardzību zonā, visi jau uzbrukuma zonā. Šeit labi izspēlē Ričards Dēvids un Ola. Šeit Puriņš, labs metiens. Tomēr bumbiņa atvēra Ričards Butāns. Šeit otrā malā jau nāk Cēsīs. Šeit izgājiens, jā, Pēterim Zeltiņam izgājiens, tomēr jā, Matīs Dulbi diezgan aktīvi cīnās. Daudz grūšanas, bet bumbiņu saglabā Cēsnieki un Emīls Dzalbs. Pēters Zeltiņš atgriežas laukumā un spēles sabotāža Pēterim Zeltiņam. Un sarkanā kartīte, es to jau balsu svinībai. Un šeit, jā, Guļos, Markols, Beķerim. Bruno Beķeris, labi atrod šeit un vēl nesāsin, netiek izdarīt metiens. Bruno Beķeris labi atrod otrā malā un šeit diezgan sāpīgs šis te mazākums. 2 ielaisti vārti. Šeit Matīs Dulbe būs kādā atbilde, labs metiens no šeit neprecīzi mēģinājums. Un šeit tomēr tiek bumbiņa pie Everta Janušauskim. Everts Janušauskim. Cēsnieku uzbrukums šeit tiek apturēts. Jorens Štāls tiek apturēts un šeit Matīs Dulbe tomēr Jānis Plāte apbruņots, tomēr Jānis Plāte atgūst bumbiņu. Bauskas vienībai, turpinās cīņas stūrī. Un šeit līdz to otrajā periodā ļoti daudz
dažādi pavēsieni. Šeit tikmēr izgājiens. Jānis Poāta met 0-16. Ļoti neierasti redzēt virslīgā šāda rezultāta. 0-16. Šeit tāda būra vai panākt izlīdzinājums. Šeit labs moments. Un iespējams arī otrajā periodā redzējām, kad bija Bauskai labi uzplaiksnījumi, kur bieži vien bez kļūdām. Šeit labi iespēja Barkoldam, Barkolda metiens. Spēles vēl daļu arī ir kā ir. Un šeit tomēr Malkos tiek pēc šī metiena tukšos vārtos. Pretinieks meistarīgāks. Tomēr tā vieta turnīra tabulā nav pa veltiņš ar vārtu zaudējumu, kas trešajā periodā tomēr arī beigās bija liktenīgi. Šeit turpinās arī. Šeit Jākamans tomēr izcīna bumbu. Vai sanāks vienam pašam? Nē, te Jorens Malkovs un